Labdien visiem! Šodien ir mūsu 4. saruna par dzīvi un izglītību, ko organizē Neatkarīgā izglītības biedrība. Un šodien mūsu viesis ir Kārlis Andersons, iespējamās misijas direktors. Labdien! Labdien! Dīvaini, bet šī ir 4. saruna, un mans saruna biedrs 4. reizi ir vīrietis. Vai tev nešķiet, ka tas ir drīzāk izņēmums nekā likumsakarīgi, ja runa ir par izglītību? Statistiski droši vien izņēmums, jā, bet mums iespējams misijā ir diezgan laba tā vīriešu, sieviešu balans, jā, dzimuma balans ir diezgan labs, tāpēc, nē, es domāju, ka tas nav tā kā īpaši, ka vīrieši runā par izglītību. Tu izglītības sistēmā Latvijā esi tāds kā melnais zirdziņš. Kad tu parādījies publiskajā telpā, tās vārds un uzvārds izglītības darbiniekiem lielākajai daļai bija sveši. Nu, protams, izņemot tos, kas ir vadījuši tavu maģistra darbu. Bet jebkurā gadījumā tu arī esi pieteicis kā cilvēku, kurš ienāk izglītībā no ārpuses. Jo tavu iepriekšējā pieredze bija saistīta ar citu jomu, ar kādu jomu tā bija? Jā, es biju lielāko daļu karjeras, es esmu strādājis tehnoloģiju jomā, es esmu bijis mobilī, tas ir zināms uzņēmums tiem, kas izmanto autostāvvietas Rīgā, un tagad ir arī daudz citu pakalpojumu nākuši klāt, bet jā, tā bija joma, kurā es pavadīju gandrīz 8 gadus. Nu, man ir tāds jautājums ir tāds, kā izskatījās izglītības sistēma no ārpuses tev toreiz, un vai tagad atrodoties izglītības sistēmā un izglītības jomā, nu tā kā iekšā, lietas izskatās savādāk? Nezinu, kāpēc vispār aizgāju arī mācīties par izglītības jomu. Es biju tāds interesēts vecāks, es nebiju neuzskatīju nevis par ekspertu, vai arī man bija kaut kādas idejas, ko vajadzētu, kādai jābūt ar skolai, bet es aizgāju paklausīties, ko māca tad pedagoģijas fakultātē. Es kļuvu mazāk radikāls, vadīgi teikšu, tajā laikā. Jo? Nu, es saprotu, cik plašs ir tas spektrs, kas skolotājiem ir jāapgūst un kas ir jāņem vērā, mācot bērnus un audzinot viņus. Bet bija taču kaut kāds iemesls, kāpēc tu kā tēvs? Tēvs, viens normāls IT industrijā strādājošs tēvs, nolēmi, ka tev ir nepieciešama pedagoģiskā izglītība. Un Kārlis atnāk Latvijas universitātes maģistra programmu pedagoģijā. Manā dzīvē tas bija, es sauktu par personīgo krīzi arī droši vien. Es biju nostrādājis, bija baigi daudz enerģijas izlikts, bet vairs nebija tāda gandarījuma un tāda jēgas sajūta tam, ko es daru ikdienā. Tāpēc es domāju, es paņemšu kādu laiku, un man bija tā iespēja paņemt kādu laiku padomāt, apgūt kaut ko jaunu, tādu pedagoģiju, jo man bērni bija nesen sākuši iet dārziņā, tuvojās skolas laiks, un tad es domāju, lai es būtu labāk informēts vecāks un arī varētu palīdzēt saviem bērniem vairāk, tad es aizgāju mācīties. Jā, tā kā tas bija tāds ne ar domu kaut ko tagad iet un radikāli mainīt, bet izprast un izzināt. Nu, man kā mācību spēkam tas no malas izskatījās stipri radikālāk, nekā tu tagad pasniedz. Ja? Ļoti ambiciozs students, jaunās paudzes pārstāvis ar labu, eksaktu un tehnoloģijās balstītu izglītību, ierodās, iestājās universitātē maģistra programmā un saka, es te esmu atnācis, lai zinātniski pamatotu sev to, kā audzināt bērnus. Varbūt tas bija radikālāks stāstā. Sākumā tev bija dažādas domas par to, ko pētīt, pie kā, un tu nonāci pie tās tēmas, kuras... Beigu galā tu nonāci tieši pie tās tēmas, kuras dēļ tu biji atnācis. Līdzīgi, jā. Es, kad stājos pedagoģijas fakultātē, tur bija jārakstīt tādu eseju, par ko, kāpēc, un kas ir tas jautājums, kas man interesē. Tad es atceros, ka es rakstīju par to, ka atzīmes ir sliktas un bērniem nevajag atzīmes, un es mēģināju viņus tā pamatot. Tad es izgāju tādam visam procesam cauri, sapratu, ka vērtēšana tomēr ir vajadzīga lieta, bez viņas mēs neiztiksim, mums ir
jāizvērtē. Tad skaties uz visādām prasmju attīstīšanām, vērtībām, ko mēs tā kā izmantojot pedagoģiju varam realizēt. Beigās ir palika pie, man liekas, labas kombinācijas starp pedagoģiju un tehnoloģijām. Es rakstīju savu mēģinājumu par audiogrāmatām un audiogrāmatu izmantošanu lasīt prasmē. Ģimenē, jā, jo tas bija mūsu ģimenē audiogrāmatas bija tāds izplatīts veids, mēs daudz klausījāmies, bet, kad es sāku veikt savu pētījumu, sapratu, ka nemaz tik daudz ģimenēs neklausās tās audiogrāmatas, un tad es dziļāk paskatījos, kas jau ir zināms par audiogrāmatām un kādas ir citu vecāku attieksmes un viedokļi par audiogrāmatu izmantošanu. Jā, tā kā es izgāju no tāda vispārīga skatījuma par atzīmēm un par vērtībām līdz tādai mazai konkrētai jomai, kur ir gan tehnoloģijas, gan arī tāds pedagoģiskā pusi. Es gribētu atgriezties tagad pie tā sava jautājuma, ko es pateicu izteicu sākumā. Bet, ir taču, tu pats atzīst, ka ir mainījies tos skatījums uz izglītību un uz izglītības norisēm un problēmām pirms pedagoģijas ēras un tagad. Tātad kamēr tu biji cilvēks, kas vienkārši, kas ikdienišķi spriež par jautājumiem, tev bija citādās skatījums nekā tad, kad tu evidence-based, vai teorijās pamatot paskatījies uz izglītības sistēmu kā tādu. Vai kaut kas nāk prātā, kur ir tā galvenā atšķirība? Es domāju, tad, kad es nebiju saistīts ar pedagoģiju, tad es barojos no tās informācijas, kas ir visur pieejama tādā popkultūras telpā. Tur raksti par to, kādā jābūt izglītība. Un kas tad tur ir rakstīts lielākoties? Nē, tur pārsvarā ir rakstīts kaut kādi tie 10 principi, kā tev audzināt savu bērnu, lai dabūt viņu, vai ko mums vajag sagaidīt. Un tas bija, tie bija daži gabaliņi no tās visām zināšanām, ko mēs iegūstam universitātē, vai kādā citā veidā, kas ir zinātniski iesaistīts šajā zinātnē. Kā mainījies man skatījums, es kļuvu mazāk radikāls, jo no sākuma es domāju, tās ir tās svarīgās lietas, kas ir jāveicina mūsu bērnos, un tad, kad es uzzināju to visu plašo bildi, es uzzināju arī, ka 16., 17. un 18. gadsimtā ir bijuši tādi paši cilvēki kā es, kas ir domājuši savādāk, vai vienmēr ir stāvējuši malā un uzdevuši jautājumus par to, ko mēs gribam sasniegt no saviem bērniem, kā to labāk darīt. Tad es apjautu, ka tā ir tāda ļoti plaša sfēra. Tur, man tas paplašināja skatumu. Es nezinu, kā atbildēt savu jautājumu, kā mainījās. Es kļuvu mazāk radikāls. Man vairs nav tik stingrus. Tev vairs nešķiet, ka tā izglītības sistēma ir tik slikta? Vai tev viņa šķita sliktāk pirms tam? Vai tu skaidrāk, vai arī gluži otrādi? Jā, es teiktu, tu skaidrāk redzēji, ka tu zināji, kā to labot visu. Jā, man šķita, ka es skaidrāk zināju, kas ir jāizdara, lai viss būtu labāk. Tu atceries, kas tas bija? Daudz no tām lietām ir saglabājušās. Ja? Es joprojām uzskatu, ka mēs nevaram turpināt tādu, ja mēs runājam par tradicionālu izglītības modeli, kur skolotājs stāst un bērni klausās, tas noteikti ir saglabājies. Bet mums ir daudz vairāk iespēju no tehnoloģiskā viedokļa, daudz vairāk darīt arī klasēs. Es atceros izglītības filosofijā pēc kāda otrā semināra, kas bija veltīts pārmaiņu teorijām, tu uzrakstīji man vēstuli un teici, ka šim semināram nav nekādas jēgas, tu vismaz to jēgu nesaskatīji un tā pamatot to visu izanalizēji tajā brīdī. Vai tev šobrīd šķiet, ka tām pārmaiņu teorijām arī joprojām nekādas jēgas? Es domāju, ka katrai nodarbībai ir jābūt mērķim. Un tu to neredzēji? Jā, es to sagaidīju no jums, es sagaidīju to no visiem pasniedzējiem, ka ja mēs savācamies tur uz to laiku, tad jums ir skaidrs mērķis, ko jūs gribat, lai mēs galā sasniedzam, un mums ir skaidrs, kā mēs varam izmērīt, vai mēs to mērķi sasniedzām vai nē. Un tajā reizē piemēram... Es to palikšu pie domas, ka tas seminārs man nelikās pats veiksmīgākais, bet man ļoti patika jūsu kursus. Bet
Ja godīgi, tad, kad mēs šķirāmies jūnijā izlaidumā, kur teica ārkārtīgi iedvesmojošu runu, visu savu kursa biedreņu vārdā, neviens nenojauta par to informāciju, ko mēs izlasīsim mēdījos dažas nedēļas, burtiski dažas nedēļas vēlāk, kad tu esi kļuvis par iespējamās misijas direktoru. Bet es arī pats tajā mirklī to nenojautu, jo tas bija diezgan... Kā tas notika? Jo tā ir nākamā metamorfoze. Ja es sākumā jautāju par to, ka tu biji cilvēks ārpus izglītības vides, un tad tu nokļūsti institucionalizētajā izglītības studiju procesā, kas saistīts ar pedagoģiju, tad tagad ir nākamā metamorfoze, ka tu no šīs te klasiskās konservatīvās skolotāju izglītības, daudzu cilvēku uztverē konservatīvās, kas ir Latvijas universitātē, tagad nokļūst iespējamā misijā, un līdz ar to tu var nojaust tos mans nākamos jautājumus. Bet kā tā doma pie tevis atnāca? Es proaktīvi negāju uz to, ka es varētu būt iespējamā misijā vadītājs. Man bija doma varbūt kādreiz mēģināt kļūt par skolotāju ar iespējamo misiju. Bet dzīvē tā sanāca, ka tu iepazīsti cilvēkus un viņi pazīst tevi, un jo ilgāk tu dzīvo, jo vairāk cilvēks tu pazīsti. Es toreiz padomāju, ka es ieraudzīju, ka tā ir tava īstā vieta. Tā bija mana pirmā doma, man liekas, ka es to arī uzreiz verbalizēju, bet uzrakstīju īsziņā. Man šķiet, ka tā tev ir īstā vieta. Kaut vai tāpēc es jau šo piemēru par otro semināru par pārmaiņu teorijām neminēju, tāpēc, lai klātesošie dzirdētu, ka es vadu arī kādu sliktu semināru. Ja? Bet gan tāpēc, ka tu biji students, kurš ne tikai uzdrošinājās, bet arī uzskatīja par savu pienākumu pateikt, ka tavuprāt tas seminārs nebija izdevies, mērķi palika neskaidri, un kad nākamajā gadā lūdzu pārdomā mīļā sirds, kā tad tev to semināru būs organizēt. Ja? Un tas norāda uz tādu ieinteresētību un iesaistīšanos. Un tas jau nebija vienīgais iemesls, kādēļ man šķita, ka iespējamā misija ir tava īstā vieta, bet es pārtraucu tavu domu, ja? Nē, kā es nonācu tur, tieši tajā pašā laikā, kad bija izlaidums, kad kāds pārdienas turp vai šurp, man bija saruna ar Ingridu Bloku, kas ir iespējamās misijas dibinātāja, un ir valsts priekšsēdētāja šobrīd. Un viņi aicināja, viņi zināja, ka es esmu cilvēks, kas ir ieinteresēts izglītībā, man ir bijusi vadītāja pieredze kā komandas vadītājiem, un tieši bija tur arī pārmaiņas iekšējā iespējamā misijā, viņi aicināja man pievienoties. Tā kā tas bija tieši tajā mirklī, es pats vēl nezināju, vai kaut kas notiks, jo... Viņi tev aicināja pievienoties tieši šajā statusā? Jā, jo iepriekšējais direktors Mārtiņš Kāls, kas bija, viņš vēlējās turpināt mācības. Viņš tagad aizgāja Latvijas universitāti arī turpināt savas mācības. Ko viņš? Kaut kur ar matemātiku saistībā. Tā jā. Tas ir viņa lauciņš, viņš bija arī matemātikas skolotājs, tad viņš aizgāja tālāk. Jā, tad jūlija sākumā mēs vienojāmies, ka es pievienošos iespējām misijām, tad augustā arī tā ziņa bija, kad es pievienojos. Tas nebija tāds mērķiecīgs process, un es klusēju un nestāstīju. Labi. Bet piedostot par to, ka īstajā vietā es arī jūtos ļoti labi tur, kur es esmu nonācis, jo man patīk tā vide un arī viss, kas notiek ap iespējamo misiju. Bet tu teici tātad, nokļūstot no vērotāja pozīcijas no ārpuses, nokļūstot pedagoģijā un akadēmiskajā studiju programmā, apgūstot noteikti zināšanas un saprotot to sistēmu teorētiski dziļāk, labāk, tu kļūsti mazāk radikāls. Vai iespējamā misija tev nav kaut kā pagriezusi atpakaļ uz to radikalitāti? Kādēļ es to kaut ko tādu jautāju? Pirmais, pirmā mana doma saistīta ar to, ka iespējamās misijas publicitātes kampaņa parasti ir ļoti aktīva, zināmā mērā kategoriska un es negribu saukt par radikālu, bet iespējamā misija nāk ar nopietnu ambīciju. Jā, mūsu ambīcija, tas par to radikālismu.
Kāpēc es aizgāju uz iespējamu misiju, jo es sapratu, ka ir daudz metodas un lietas, ko var ņemt vērā, bet faktiski pats svarīgākais ir tas cilvēks, kas ir skolotājs, pedagogs, sauksim, kā viņu vēlamies. Tad skolotājs ir svarīgākā persona klasē, un iespējamā misija dara to, ka viņi piesaista tos, kas nav vēl domājuši par pedagoģiju, tieši šim darbam klasēm. Tie ir ļoti labi cilvēki, kas tiek atlasīti, viņi iziet labu atlases procesu, un runājot par radikālām kampaņām, mūsu mērķis nav tā kā visu sabiedrību izplatīt, bet mūsu mērķis ir uzrunāt tos dalībniekus, kas ir par augstākiem mērķiem, kuri vēlas izaicināt sevi un nākt strādāt klasē, tad tās kampaņas ir vērstas uz viņiem. Kāda tad ir iespējamās misijas vīzija uz izglītību Latvijā? Kāds tad ir tas mērķis, uz kuru jūs tiecaties, kas būtu mums pārējiem? Es visiem vecajiem konservatīviem profesoriem jāpārvar, jā? Nu, piemēram, kāds ir tas atšķirības? Es domāju, ka mērķis mums visiem ir vienāds. Lai gan, piemēram, man no malas skatoties, lai gan es ar iespējamo misiju esmu sadarbojusies un arī strādājusi ar studentiem, man rodas iespējas, ka iespējamā misija sevi tā kā nodala no pārējiem skolotājiem. Vai tā ir, vai tas ir mans aizspriedums kaut kāds? Varbūt man arī tā šķit, kad es biju ārpusē, ka iespējama misija ir kaut kas atšķirīgs, bet tagad, kad es esmu tur pabijis arī neilgu laiku un skatoties uz nākotni, noteikti tas nav mans mērķis izcelt iespējamās misijas kā kaut kādas gaismas nesējs un pārējie neko nezina. Jo mēs esam arī jauniņie, tie cilvēki, kas ienāk, viņi taču ir jauni skolotāji, un mēs nevaram sagaidīt, ka viņi būs superstāri, bet mēs viņiem iedodam diezgan intensīvas apmācības tajā vasarā, pirms kura viņi sāk, jo mēs uzskatām, ka tā praktiskā darbība ir tas vērtīgākais skolotāja darbā, un tad mēs, kamēr viņi strādā skolās, viņiem notiek paralēli intensīvas mācības, kur viņi nāk, atgriežās, pasaka, mūsu klasvadībā strādāja tas vai nestrādāja, mēs runājam, tad ko viņi vēl varētu pielikt klāt. Tu izgāji pats tās apmācības? Nē. Es biju piedalījies vasaras akadēmijā īsu brīdi, jo tas bija viņam jūlija beigās. Tur tās apmācības jau ir uz beigām, bet es piedalījos tādā vasaras skolā, kur jau viņi strādāja ar skolēniem kopā jauniem pedagogiem, mūsu programmas absolventiem, kas jau ir, joprojām ir vai ir bijuši skolotāji. Bet tu vēroji viņus? Jā. Un tu redzēji, kā tās nodarbības notiek? Jā. Ar ko tas, ko tu redzēji šajā vasaras skolā, atšķīrās no tā, kas notika universitātē? Drīkst droši kritizēt, es nevienam nestāstīšu. Nē, kamerē. jā, es taču aizstāstu. Nē, man nebija iespēja piedalīties viņu tādās mācībās, kur viņi apgūtu tieši šīs pedagoģiskās zināšanas. To vada mums citi cilvēki, un es tajā laikā vēl nebiju iespējamai misijai pievienojies. Bet es pievienojos tādā mirklī, kad viņi jau mācību beigās strādāja ar vasaras skolā kopā ar bērniem. Un tad viņi mēģināja pielietot visas tās pašas zināšanas, ko mēs apguvām mācoties Latvijas universitātē. Lūk, es saklausīju to atšķirību ar bērniem. Jā, jo tas ir tas 2 nedēļu posms. Tas, protams, nav nekāds garš. Daudz no viņiem nespēja izaugt līdz savam labākajam līmenim, bet viņi uzreiz saprata, ka kā tās metodas, ko viņi ir izrunājuši, kā viņas izmantot praksē, kas strādā, kas nestrādā, viņi arī saprata, ka katram no viņiem ir savs stils, kā viņi runā un darbojas ar skolotājiem, un nepietiek ar to, ka viņiem iedod gatavu stundu plānu, jo to, ko uzraksta viens skolotājs, to otrs nevienmēr var 100% izmantot. Vai bija kāds, kas pēc tām 2 nedēļām saprata, ka nav way? Šī gadā nē, bet ir bijuši arī tādi gadījumi, jā. Es atcitu to savā laikā, lai es klausījos kādā konferencē, lai es lasīju kādā rakstā par Somijas izglītības sistēmu, kad tur pirms cilvēks stājās skolotāja izglītības programmā, viņam ir tāda pirms iestāja eksāmena prakse, kur tiešām vienkārši tos potenciālos studentus
ielaiž pie bērniem, uz pāris nedēļām, lai cilvēks saprot, viņam patīk, nepatīk, padodās, nepadodās, vai viņam vispār tas darbs ir domāts. Es domāju, ka tas ir labs pieejams, jo tiešām, man liekas, ka darbs klasē ir daudz atšķirīgais no tā, ko mēs katrs iedomājamies. Un tagad pēc pirmā mēneša, ko skolā pavadījuši mūsu jaunā iesākuma dalībnieki, un kas ir tā kā arī mani pirmie dalībnieki, ar kuriem es esmu uzsācis darbību, ar viņiem visiem parunājot, ir retais, kurš teiks, jā, tas ir tieši tā, kā es iedomājos. Visi ir tā, tas ir grūtāk. Kādas ir tās refleksijas? Šī sākuma posmā visiem ir mazāk par to mācību saturu vai formu, bet kā radīt to produktīvu atmosfēru klasē, kur visi strādā uz vienu mērķi, un kad skolotājā klausās, vai skolotājs māk iesaistīt visus. Sākumā viņi jau arī saskarās pie tā, ka kāds neklausa, ko es māku darīt. Pirmais, pie kā mēs atgriežamies visi no savas skolas laika, rīkojumu, paskaidrojumu rakstīt, tas ir kā instruments, tu iedod, bet saprot, ka tas nestrādā, ko es vēl varu darīt. Tā kā šim te posmam iziet cauri, es domāju, visi jaunie dalībnieki, bet tāpēc mēs arī viņiem liekam klāt kurators, jo katram ir individuāli cilvēks, kas seko viņu mācību mērķiem un arī personīgās izaugsmes mērķiem. Jūs saucat tos par kuratoriem, nevis mentoriem kaut kā? Mums ir 2 cilvēki. Kurators ir no mūsu vidas, iespējamās misijas absolvents, kas 4 reizes gadā brauc vērot stundas, bet katru nedēļu ar dalībnieku viņi apmainās par mērķiem, kas ir sanācis, kas nav sanācis. Un katram dalībniekam ir arī mentors, kas ir no skolas vidas. Tas ir cilvēks, kas ir no skolas komandas, kas arī tāpat piedalās vērošanā un pēc tam dod atgriezisko saiti. Klātesošajiem atgādinājums, ka, ja ir jautājumi vai refleksijas par iespējamās misijas darbību skolā, tad droši brīvais mikrofons jādrīkst nāk. Es labprāt par to stāstu, jo man tas arī nebija redzama puse. Un es arī barojos no tās informācijas, kas ir parasti pieejami, ka tie cilvēki, viņi atnāk pēc augstskolas uzreiz iet skolā mācīt. Tā nav. Viņi iziet diezgan intensīvi, protams, ne ļoti garu, bet intensīvu apmācības posmu vasarā, un pēc tam turpina mācības visu 2 gadu garumā, kamēr viņi strādā skolās. Plus viņiem ir katram savas 2 atbalsta personas, mentors un kurators. Un kas, man liekas, tas atbalsts ir tas svarīgākais, jo tās labās idejas jau mēs dzirdam arī universitātē mācoties, bet pēc tam viņas realizējot, tur vajag to lielāku atbalstu. Par tiem mentoriem, kuratoriem, arī mūsu kursā, kur es mācījos, bija 2 meitenes, kas bija skolotājs, un viena no viņām aizgāja pēc 1. gada, un otra pēc 2. gada, kas neiejutās tajā skolas vidē, jo viņām tur nebija uzticamības personas, kas palīdzētu augt un strādāt kopā ar viņām. To arī saka daudzi skolu direktori, bet tas ir vienkārši sarunās. Es esmu dzirdējusi, ka tā ir galvenā atšķirība starp to iespējamās misijas jauno skolotāju un Latvijas kādas augstskolas skolotāju jauno, kas nāk, kas ir absolvējuši skolotāju izglītības programmas dažādās augstskolās, ka tas universitāti pabeigušais, viņš ir viens, viņam nav tā atbalsta, savukārt iespējamās misijas cilvēkiem vienmēr ir pie kā aiziet un pajautāt un pilnveidoties un tīri psiholoģiski iegūt atbalstu. Ja. Es arī par to esmu domājusi un man gan nešķiet, ka tas noteikti ir vienīgā atšķirība, bet droši vien, ka tā ir viena no būtiskām atšķirībām. Gunta negrib izteikties par to tēmu. Brīvai mikrofonu. Ļoti brīvas mikrofonu. Es jau biju gatava drīz atnākt, tāpēc, ka pirmkārt es pārstāvu Imreļu novada ģimnāziju, kur Mārtiņš Kālis kļuva par skolotāju, un pēc tam par misijas direktoru. Un šobrīd pie mums strādā Ieva, kas ir jau absolvējusi misiju, bet ir izlēmusi palikt skolā. Un man liekas, ka ir tādas svarīgās lietas, ko vajadzētu no misijas mācīties. Šis te atbalsts, bet to atbalstu jau var sniegt skola. Nav jau obligāti universitātei jāsniedz atbalsts jaunajam pedagogam.
Protams, ka tajā steigā, kas skolā notiek, tu pēkšņi attopies, ka ir jau oktobrs un fizikas skolotāji tur kaut ko dara jaunā. bet principā jau skola to var šo atbalstu sniegt. Bet man liekas, ka ir svarīgs jautājums par to misijas nodalīšanos no pārējiem. Tur ir radies iespējas, ka Kārlis tagad runā, tā kā viņš ar katru kāju tomēr stāv ar vienu kāju tajā universitātē un otru iespēju misijā, viņš tiešām tik ļoti neatdala vairāk. Bet man liekas, vai tas nav stāsts par personībām. Tātad reāli ir tā, ka es esmu ļoti dažādus šos viedokļus par misiju, tā kā no kolēģiem dzirdējusi un pašai man ir vēl savējais. Un tad ir tā, vai nu tu ej pret to tā atvērti, un misijas cilvēki, tie, ar ko es esmu sadarbojusies, ir bijuši ļoti atvērti. Un mūsu skolotāji vienkārši fantastiski. Tad viņi ir ļoti, ļoti gatavi dalīties ar to savu misijas pieredzi, pie tam nekādā veidā ne tā, es jums pateikšu, kā tam ir jābūt, ja? Bet tāpēc, ka šie cilvēki ir atlasīti kā līderi, un arī patiesībā, man liekas, tādi, kas ir gatavi sadarboties, viņi ir ļoti gatavi sadarboties. Bet tajā pašā laikā ir jāsaprot, viņi tiešām ir iesācēji. Un iesācējs, viņš aplaužas tajā klasē, jebkurā gadījumā. Un tad ir jautājums, ko šajā brīdī dara pārējā skola vai vispār tur vietējā sabiedrība. Vai viņi pieņem, ka jā, arī šis ļoti gudrais jaunais cilvēks ir kļūdījies, tas ir normāli un tagad kaut ko darīsim. Vai arī viņi tā kā, tā jau misija, viņi arī nemāk, ja tomēr paši, ka nemāk. Un patiesībā notiek šīs te divas lietas. Bet tas ir kaut kāds dialoga jautājums, iespējams ar skolu, ar sabiedrību, jo no misijas var ļoti daudz ko mācīties. Ļoti, ļoti. Bet man šķiet, ka tādā sabiedrībā, ir šie divi veidi, vai nu mēs sagaidām misijas cilvēkus, kas arī var ļoti aktīvi un labi iesaistīties skolas organizatoriskajās norisēs, kur ir gatavi būt aktīvi dalībnieki. Ja? Vai arī mēs uz to tā skatāmies, ka mēs aizlāpījām caurumu, kur mums nebija skolotāji, bet patiesībā jau nekas cits tur nav kā tas pats, kas skolā. Es esmu dzirdējis no skolotājiem tādu viedokli, ka tie pārējie skolotāji tā kā drusku pat apvainojušies. Jā. Par to, ka tas jaunais un zaļais un nepieredzējušais atnāk ar to savu ambīciju un pārliecību un saņem turklāt drusku vairāk naudīs. Un daudz skolotāji saka, ka viņi ir apvainojušies. Es tādus stāstus dzirdēju. Protams, tādus stāstus dzirdētu. Bet par to es pilnībā piekrītu, ka ir abi šie divi viedokļi. Un lielākā daļa no mūsu skolotājiem tāpat pirmajā gadā saskarās ar šo tādu nelielu izolētību skolas kolektīvā. Bet atkal daudz tos veiksmus stāstus zinu, ka tie pieredzējušākie skolotāji redz, šis ir izturējis to pirmo un nepadodās, tad arī kļūst atvērtākām idejām un sarunām arī ar mūsu skolotāju. Izolētība pirmajā gadā, tur jau nav jābūt iespējami misijai. Es pirmo gadu strādāju un pusgadu man bija kauns kolēģiem pajautāt, kur ir skolotāja toaletes atslēga. Es gāju uz sabiedrisko toaletes cauri parkā. Jo, kā es tagad iešu klāt un teikšu, labdien, es esmu jūs jaunā kolēģi, jo neviens īsti tā kā mani nezina, ja? Bet tā tas bija. Nē, bet tāpēc mēs arī meklējam, mēs neliekam savus skolotājus skolās, kur nav direktora atbalsta. Ja direktors vēlas šo skolotāju, mums ir jāzina, ka mēs zinām, ka skolotājiem nebūs viegli, tāpēc mums vajag, lai ir iekšā skolas vadītājs, kas ir gatavs atbalstīt šo jaunu cilvēku. Bet mans tad iešu atpakaļ. Jo mans tas ne jautājums, drīzāk gandrīz kā ierosinājums bija par to, ka mērķis jau ir viens. Tieši tā. Un tā izglītības sistēma, viņi mums no universitātes puses, mums no skolas puses, misijai no savas puses, viņi ir jāčubina uz labāko. Un man liekas, ka varbūt ir svarīgi arī to skaļi pateikt, ka tas mērķis ir viens. Un otra lieta,
ko man ļoti gribētos, ir vairāk šo veiksmes stāstu popularizēšana, ne tikai jūsu veiksmes stāstos, kuri ir pieejami un ir lasām un tā tālāk, bet tie veiksmes stāsti nonāk pie tiem, kas internetā aktīvi seko līdzi, patiesībā pie tiem, kas jau tāpat tic misijai un šīm lietām. Varbūt kaut kā tos misijas stāstus būtu vērts nest plašākās sabiedrībā, arī tiem, kas lasa papīra formātā un kaut kā tā. Tas tāds vienkārši ierosinājums, jo no Limbažu puses mēs esam ļoti par misiju, mēs esam ļoti ieguvēji bijuši un priecājamies. Paldies! Tu teici, ka uz iespējamo misiju nāk cilvēki, kuri par skolotāju profesiju nav domājuši. Kāpēc viņi pēkšņi sāka par to domāt? Vai kāds ir par to tēdi? Kāpēc es 30 gados sāku domāt par izglītību? Ir krīze un maz bērni, tu teici. Es domāju, ka daudz aiziet tajā pēc vidusskolas tādā inercē. Tur, kur aiziet daudz draugi, paziņas un vēl kāds vecāks varbūt parādēt pirkstu, kur tev jāiet. Tāpēc tur ir diezgan liels potenciāls, ko mēs varam piesaistīt izglītībai. Tie ir daudz ļoti labi cilvēki. Tāpēc es teiktu, ka tas mērķis mums ir viens. Ja? Tie, kas zina, ka viņi grib kļūt par pedagogiem, viņi uzreiz aiziet uz Latvijas universitāti vai uz kādu citu augstskolu. Nesaki. Mēs esam veikuši pētījumu par iemesliem, kāpēc tas bija vairākas gadus atpakaļ, mēs intervējām skolotājus. 2007. vai 2008. gads, es lāgā neatceros, bet tāds bija iemesli, kādēļ cilvēki kļūst par skolotājiem. Un, diemžēl, tas fons vai tā situācija nekļuva iepriecinoši nemaz pēc interviju transkripciju izlasīšanas, jo ļoti daudzi cilvēki izvēlās skolotāju profesiju vai studēt to skolotāju profesiju, apzinoties, ka neies nemaz par to skolotāju strādāt, bet vienkārši kaut kas ir jāstudē, un skolotāja profesija ir pazīstama. Mēs visi esam gājuši skolā, un mēs saprotam, ka tas skolotājs dara. Un līdz ar to, tad es izvēlos, un pie tam man nav jāizvirza sev pārāk augstu un plašu mērķi. Es padomāju, kurš mācību priekšmetu man vislabāk padevās, latviešu valodu un literatūru, un tad es eju studēt par latviešu valodas un literatūras skolotāju. Otrs iemesls ir tas, ka cilvēks maz nezina, ko viņš varētu darīt, un tad viņš izvēlās to lielākās pretestības ceļu, jo skolotāja izglītības programmās nav konkursu. Un tad te varbūt ir tā atšķirība ar iespējamo misiju, ka skolotāja izglītības programmās faktiski konkursa nav. Latvijas augstskolās šobrīd programmu ir ļoti daudz. Programmās ir tā saucamā, ir krieviski ļoti labs vārds. Es pateikšu krieviski, bet pēc tam iztulkošu. Ir tas saucamais ņedabors. Tātad nepietiekams uzņemto skaits programmās un notiek tāda bezmaz kā cilvēku pierunāšana visiem iespējamiem līdzekļiem, lai viņi tajās programmās iestātos. Savukārt, ja iespējamā misija, kā Gunta teica, atlasa cilvēkus, sagatavo cilvēkus, un tad iespējamās misijas skolotāji ir ļoti augsti motivēti, kur iespējams daļai no tiem, kas studē augstskolas skolotāju izglītības programmās, un Sānti man tagad drīkst arī nepiekrist, tātad iespējams daļai no tiem cilvēkiem jau atnākot nav motivēti strādāt skolā. Un ļoti bieži studenti studējot jau pasaka, ka viņi uz skolu visticamāk neaizies. To, ka nav atlases, var apliecināt arī no savas pieredzes, jo, man liekas, visi 20, kas gribēja mūsu maģis programmā iestāties tika, 11 galā mēs pabeidzām. Es domāju, ka mums tā grupa bija diezgan laba un tā viens otru zina uz priekšu. Bet redz, strādāja skolā tā ir akadēmiskā programma, jā? Strādāja 2 cilvēki, tie aizgāja kāds. Jā. Es domāju, ka mums ir diezgan liels potenciāls atlasīt, tos, kas patiešām grib
šo te virzienu mācīties, apgūt un viņā attīstīties. Un tad labāk tos līdzekļus, kas ir, nodrošināt viņu atbalstam. Es to redzētu kā tādu labāku virzienu nekā uzņemt daudz cerībā, ka kāds tad aizies. Vai ir statistika, cik paliek pēc šiem 2 gadiem? Mūsu programmā ir. Mums pēc 2 gadiem paliek 40% skolās. Un vai jums ir statistika arī par valsts finansētajām programmām? Nē, man nav. Tur tikai no tādām neformālām sarunām es esmu dzirdējis ciparus 5 līdz 10%, kas no programmas aiziet uz skolām. Bet nav zināms arī, cik tālāk paliek pēc tiem Bet te mums nav pētījumi, mēs īsti nevaram pārēt pie skaitļiem, bet... Es domāju, esmu dzirdējis, ka Izglītības zinātnes ministrija plāno tagad piesaistīt tādiem valsts izglītības sistēmai arī kaut kā viddatus, lai tad redzētu, kurš ir mācījies un kurš strādā skolā. Tāds mērķis viņam ir. Tas var būt pilnīgi cits stāsts, bet vācu kolēģi, mums ir sadarbība Leipzigas universitāte, vācu kolēģi, jāsaka šajā gadījumā Saksijas kolēģi, un Saksija ir ļoti salīdzināma ar Latviju, gan izmēra ziņā, gan vēsturiskā ziņā. Viņi brīnās par to, ka mums Latvijas valstī ir iespējams studēt budžeta vietā un pēc tam neaiziet strādāt uz skolu. Bet tad, kad es universitātē kaut kādā pietiekami respektablā saiešanā šo pieminēju, tad teica, ka tas nav tik vienkārši. Jo, ja mēs apņemsimies piesaistīt cilvēku profesijai, amatam, pēc studijām, tad mums ir jānodrošina ar darbu visi juridiskās fakultātes absolventi un visi psiholoģijas nodaļas absolventi, kur atkal, teikt, cik garš tiek plats, no vienas puses. Vai jūs vienmēr uzņemot cilvēkus iespējamā misijās zināt, uz kurām skolām viņi aizies? Vai jums sākotnēji skolu piedāvājums? Vai pieprasījums, vai jūs dodat piedāvājumu, vai kā otrādi? Es vēl tam procesam iziešu cauri nākamā gada pavasarī, bet saprotu, ka tas notiek paralēli, ka skolas piesaka tās vakances, kad pavasarī viņi zina, kuras nākamgad viņiem būs nepieciešams. Un tad mēs skatāmies no mūsu kandidātiem, pirmkārt, ko viņi var mācīt, jo viņiem vajag bakalaura grādu vismaz tajā zinātnē, lai pasniegtu to priekšmetu. Tad tas ir tāds pārošanas mehānisms. Jā. Jautājums ir tāds, viņš ir īznieks, fiziķis un vajag dagdā to fiziku. Mēs pilnībā piespiest cilvēku uz dagdu braukt nevaram, bet mūsu pedagogu pārsvarā ir ārpus Rīgas. No tiem, kas 12 sāk, šogad 3/4 ir ārpus Rīgas. Vai ir kaut kāda statistika, kuri mācību priekšmeti visvairāk ir pārstāvēti? Mums ir diezgan izglītināti, kā tas STEM joma, matemātika, dabas zinības, tā mums ir aptuveni arī 1/3 no mūsu. Un tad 1/3 sociālajiem, 1/3 humanitāri. Tieši tā. Mēs it kā tā mērķiecīgi un aktīvi mēģinām uzrunāt tieši tos dabas zinību jomu skolotāju, pēc tiem mēs redzam, ka ir vislielākais pieprasījums. Īpaši reģionos mēs zinām, ka ir skolotāji, kas pasniedz fiziku, lai arī tā nav viņu pamatnodara. Viņš varbūt arī pasniedz sportu un fiziku. Tā nevajadzētu būt, tāpēc mēs gribam, lai tie skolotāji savu. Man ļoti gribas izvilkt no tevis to skatījumu par tādu vīzīgu izglītību. Ja pirmā tikšanās reize ir sanākuši tie jaunie līderi potenciālie, tad par kādu saulēm un tālu jūs ar viņiem runājat? Kādu to skatījumu uz izglītību jūs piedāvājat viņiem kopīgi veidot? Kāda tā izglītība izskatās? Tagad vajadzēja gulēt, atver acis un Latvijā visi skolotāji kļuvuši. Visi skolotāji ir iespējamās misijas skolotāji. Kāda būs izglītības? Es domāju, ka tas pats mērķis, ko mēs zīmējam arī uz papīra visur Latvijā par to, cik brīnišķīgi mums cilvēki, ka viņi apzināsies savas spēcīgās puses, viņiem būs prasmes mācīties tālāk visu mūžu garumā, un viņi būs droši par to, ka viņi var, viņiem vienkārši jāieliek pūles.
tas ir tas, nu, tādā īsā kodolā, ko es varētu aprakstīt. Man uzreiz nāk prātā lielā Franču revolūcija ar sauklu brīvību, brālību, vienlīdzību. Tas, ko tu pateici, tas ir, nu, gandrīz noteikti ikvienai izglītības, mūsdienu izglītības sistēmai vai pieejai. Bet kas padara jūs par īpaši? Kāpēc mums ir jābūt īpašiem? Ilgspējība, ko tu teici vēl tur pašam apzināties? Es domāju, ka katram bērnam pabeidzot skolu ir jāzina, kas man padodas vislabāk. Jā. Man ir jāzina, kā es varu apgūt vai pats vadīt savu mācīšanās procesu, vienalga, ko es izvēlos tālāk. Un ka es esmu pārliecināts, ka es varu, nevis, ka es zinu miljonus lietas, ko es nevaru. Tas ir labi. Jā. Tā varētu būt tā atšķirība no manā leksikā viss, kas ir klasisks vai tradicionāls, tas ir tā kā mīnus. Ja tu teikt īpaši, ar ko mēs atšķiramies, tad Latvijas universitāte bija pasniedzēji, pie kuriem es dzirdēju frāzes, ka ir jau 2%, kas nevar. Lai ko tu darītu, viņi nevar. Un iespējamā misijā nav to 2%, jā. Ja to nesanāk, tu neesi izmēģinājis. Tie nebija speciālās pedagoģijas pasniedzēji? Nē, tie nebija speciālās pedagoģijas pasniedzēji, bet tas viedoklis arī man nebija pieņemams. Jā, es ticu. Patiesībā, no tā, ko tagad teici, es savalsīju to domu par kļūdām un par nevarēšanas stigmatizāciju, kas ir raksturīgs, klasiskajai, ja drīkst šo jēdzienu lietot izglītības sistēmai. Un tas tiek pārmests, un tā ir viena no tēmām, ar ko saista ideja par pārmaiņām. Mēs tikko ar Zaņu bijām 2 nedēļas atpakaļ Zviedrijā, un tur skolotāja stāstīja, ka skolēns nekādā gadījumā nedrīkst salīdzināt nekādā izpausmes formā, pilnīgi. Līdz ar to nav nekādu konkursu, nav nekādu pasākumu, kas varētu norādīt, ka kāds ir labāks par otru. Salīdzina tikai cilvēku, viņa izaugsmi, pieņemsim viena cilvēka gada laikā, tad skolēns, kāds tu biji septembrī, ko tu prati un ko tu spēji, un pēc tam attiecīgi gada beigās. No vienas puses mums šķiet dīvaini, ka es nedrīkstu paslavēt to skolēnu, kuram ir labi sasniegumi. Bet no otras puses, tikko es izceļu kādu, es pazeminu otru. Un norādu, ka tu redz neesi tik labs un tev attiecīgi ir kaut kādas kļūdas un nepilnības. Tas varētu būt iespējamās misijas. Nē, es domāju, ka mēs neesam tur kaut kādi enģeļi, ka mēs, nezinu, tagad nevienu nevērtējam visus virzienus. Tam lineālam ik pa brīdim ir jābūt, kur es izmēru, cik labi es konkrēto lietu zinu, bet visiem skolēniem ir jāvirzās uz priekšu. Mēs nevaram virzīt pa to lineālu uz augšu tikai tos, kas ir labākie. Bet, redz, tikko tu kādu salīdzini, man ir ļoti neveiksmīgi mākslas vingrotājas karjeras dzīvē. Tad, kad es 1. klasē sapratu, ka es neesmu pat labākā, es vienkārši vairāk turien negāju. Man neinteresē nekas, ka es neesmu pat labākā. Un tas, protams, es nezinu, vai no mans būtu zināms tā mākslas vingrotāja vai nē, bet tas, ka mani salīdzināja, sapratu, ka es nevaru tik labi kā citas meitenes, lika man justies. Es teiktu, ka tev bija slikts pedagogs, kas tev bija pretī. Treneri, jā. Jo es nesen biju pie... Bet mēģinās mākslas vingrošana? Nē, es viņu gribu, bet es vēl neesmu atrast tādu vidi, kurā es arī justos komfortabli. Man tas viss asociējās tieši ar to, ko tu aprakstīji, ka uzreiz sākam iet uz priekšu, un tu nevari, tad tu esi nepietiekam labs. Bet es aizvedu viņu pie ģitāras skolotājas, kas man 1 stundas laikā pat iemācīja dziesmu, un tās stundas laikā es laiku jūtos tā kā, wow, cik man labi sanāk. Un es teicu, viss pie tevis vedīšu savu meitu. Un meita jūtās tur tieši tāpat. Un to, ka viņa grib spēlēt ģitāru, viņa nekad nav teikusi. Bet
tas bija liels pedagogs, pie kura es ieliku savu bērnu. Es Kāpēc viņu jutīsies labi. Tu pats dzirdi, ko saki ieliku? Jā, es domāju, ka bērns nevar zināt visas savas iespējas pašā sākumā, tā kā man kā vecākam ir jādod, bet pedagogam lielāka nozīme nekā tam, ko viņi varbūt man skaļi pasaka. Nu jā, ja viņai nepatīk. Jo viņai patika, es gribu pamēģināt aizsadošanu, ok? Es kā teicu, aizvedu aizsadošanu, tur tāds čals priekšā, ka man būtu nolētās rokas. Kas bija parāksmīgs? Nē. Viņš sāk tur lec, atspries, skrien un nevienā mirklī tur nepaslavē, vienkārši pārbauda. Saka, ok, pirmdien nāciet uz ledus treniņu. Viņš tad nodarbīs un saka, tētis negrib nākt. Es viņu nevainoju, es arī negribētu. Bet pie ģitāras skolotājas instruments, ko viņi nav izvēlēsies, viņi jūtās tik labi, ka viņi pati teikt uz tādiem prasās. Es tagad pati pieķēru sevi pie tā, ko stāstīju par Zviedriju un teicu, ka nedrīkst paslavēt. Respektīvi, nedrīkst salīdzināt tur tos bērnus. Un visu laiku tiek teikti labi un uzmundrinoši vārdi. Un nekādā gadījumā, nevirza to, ka tas skolēns koncentrētos uz to, ko viņš nevar. Un, manuprāt, tas ir ļoti vērtīgi, tikai jautājums, vai mēs vienmēr saglabājam to ideju pēc būtības, vai mēs neaizējam atkal tukšgaitā, visus slavējot par visu ko, un nevienu mirkli nenorādot uz trūkumiem. Nē, es domāju, ka jābūt veselīgai atgrieziniskai saitei starp to, kas man sanāk un nesanāk, bet es domāju, ka katrs no mums var pateikt, ka mums patīk darīt tās lietas, kas mums sanāk. Jā, darīt to, kas mums nesanāk, mēs nevaram ilgstoši, varam saņemties. Bet, un izglītības sistēmā mēs to darām 12 gadus. Jā, tam tā nevajadzētu būt. Es teiktu, ka katram pedagogam ir jābūt tādam, kas rada bērnā tādu interesi, ka viņš grib to priekšmetu mācīties tālāk. Vai nav tā, ka iespējamā misija koncentrējās vai tā kā, koncentrējās uz katru pedagogu, uz tā katra pedagoga spējām un tām līderadotībām, kur pretī universitāte, dažādu iemeslu dēļ, ar universitāti šeit es domāju tā, tas ir tāds subsvārds, jebkura studiju programma, viņi vairāk orientējas tā kā uz, programmu prasībām, uz mācību priekšmetu. Jā, tas tā citu varētu būt, jo pie jums atnāk cilvēks, kurš jau to mācību priekšmetu, to zinātni ir apgūs, un ar viņu runā tikai par pedagoģiju. Savukārt, skolotāja izglītības programmās iespējams ir tā, ka tas pedagoģijas un viņa konkrētā skolotāja prasmu komplekts, vai tā daļa, tā kā paliek sekundāra salīdzinājumā ar to mācību priekšmetu un to programmu, kas viņam ir jāapgūst. Es spekulēju šobrīd, es vienkārši domāju. Es domāju, ka noteikti spēlē lomu tas, ka lielākā daļa no mūsu tiem kandidātiem ir savā jomā arī, viņi nenāk patiešām augstskos, viņi kaut ko ir visu pastrādājuši, un tad viņiem ir tā, bet reti kurš no mums, teiksim, es domāju, sociālo zinību pedagogus. Tā praktiskā pieredze. Tur pat nav īsti mācības. Nesaki, tur parasti sociālās zinības tomēr iespējamā misijā izvēlās kāds, kas ir studējis kaut ko ļoti kaut kā filosofiju, teoloģiju. Tā pieredze noteikti palīdz. Ja man iedot arī tagad un teikt, tev ir jāiemāc fizika, es viņu varētu mācīties un paralēli mācīt, bet droši vien, ka es neizdarīju to tik labi, kā cilvēks, kurš jau to ir izbaudījis uz sevis un ir iedziļinājis visos tajos procesos. Mums ir 2 jautājumi. Pirmais ir par to mērīšanos. Vai vispār ir kaut kādi reāli ceļi, kā mēs to mērīšanos varētu dabūt ārā no izglītības sistēmas, bet pirmkārt no savas galvas kaut kādas idejas, jo es jūtos samērā it kā progresīvi, kad mans 5-gadnieks pagājušajā nedēļā atnāca mājās
ar tetovējumu uz rokas. Ļoti laimīgs, ka viņš to tetovējumu ir dabūjis par to, ka viņš kaut kādus tur burtus visus ir mācējis vai nosauktais, nezinu, ko izdarīt. Un es tikai tad, kad jau biju pajautājis, un kā citiem bērniem, tikai tad sapratu, ko es esmu pajautājusi. Tad man ir iekšā kaut kāds tāds, ka tomēr tā kā vajag salīdzināt, tā kā saprast, kas notiek ar pārējiem, ja? Un tad liekas, ka tas ir baigi dziļi iekšā. Tas ir pirmais jautājums, vai jūs redzat kaut kādus ceļus, kā mērīšanos no sevis dabūt ārā un no skolas kā tādas dabūt ārā. Un otrs jautājums ir par to, labi, ideālistiski darīsim to, kas mums patīk, darīsim to, kas mums padodas. Tomēr viena no lietām, ko mums šķiet tomēr būtu jāiemācās, ir savākties, izdarīt drusciņ vairāk nekā tajā brīdī man kā dabiski slinkajam gribās. Un ko šajā brīdī tradicionālā teorija un iespējamā misija piedāvā? Tātad, kā jūs uz to skatāties? Tātad, taču ir vai varbūt nemaz nevajag mācīties, savākties, izdarīt vairāk nekā tajā brīdī gribās darīt. Un ja vajag, tad kā to izdarīt, nedarot lietas, kuras to prasa, un tās tomēr parasti ir tās, kurās ir jāpiespiežas. Ir divi jautājumi. Pirmais jautājums par mērīšanu. Jā, par mērīšanu. Kā dabūt ārā no galvas un no izglītības sistēmas? Neiespējami, tuvākajos 30 gados. Jā, tas noteikti nav ātrs risinājums. Es zinu arī, ka es brīdi pieķeru sev pie domas, mēģināt kaut ko pastāst, ka man gribās automātiski uzprasīt kā citiem, tieši tāpat kā jūs minējāt. Bet jā, tas ir arī darbs ar sevi. Tagad es jau esmu kļuvis labāks man šķiet tajā jomā, ka es prasu, un kas tev sanāca, un ko tu nākamais gribētu izdarīt labāk, lai viņi paskatās uz sevi. Jā, izņemt ārā vispār viņu, es domāju, ka nevar nemaz, jo kaut kādam atskaites punktam ir jābūt, kas mums palīdz pieņemt lēmumus par to. Pirmkārt, lai mēs zinātu, ko mēs gribam sasniegt, un tad mēs varētu izvērtēt, kas strādā, kas nē. Tā kā kaut kādā mirklītē mērīšanās vajadzētu būt. Mazākas klasēs, es domāju, viņiem nav vajadzīgi. Mans personīgais uzskats, ja es man prasītu, es teiktu, līdz 12 gadu vecumam nevajag nemaz. Pēc tam mums jau izvērtē visur, kur mēs ejam dzīvē. Gan kā studentus, gan kā pedagogus, darbiniekus. Tā vērtēšana, mēs no viņas nevaram aizmukt. Es nezinu, vai tas atbildēja uz jūsu pirmo jautājumu. Pesimistiski. Man tiešām gribētos. Man arī nebūs gan nekāda optimistiskā. Izglītības sistēma ir ārkārtīgi hierarhiska sistēma, un tāda viņa vienmēr ir bijusi. Un hierarhiska sistēma pēc būtības paredz sadalījumu labākos, sliktākos, augstākos, zemākos. Un, manuprāt, no izglītības sistēmas dabūt ārā. Es nezinu. Nē, bet es domāju, grūtāk no galvas vai no izglītības? Nevis vērtējumam kā tādam jāmainās, bet tas, kā mēs izmantojam vērtējumu. Jo šobrīd mēs vērtējumu izmantojam tieši, kā Zana minēja, sadalot labākajos un sliktākajos. Un tāpēc mūsu spēka aiziet nepareizā virzienā. Mums vajadzētu saprast, ok, man nesanāca, bet kāpēc? Ka man kā skolotājiem nesanāca un kāpēc? Ko es varētu izmainīt? Tāpēc es domāju, šī pati iniciatīva, kas ir Dūrio, kas veidojās, kas ir kā atgrieziskās saites rīks, es ļoti turu īšus, lai tie dati netiktu izmantot, lai mēs atkal sāktu ranžēt kaut kā skolas un labajās, sliktajās. Tam ir jābūt atgrieziskās saites rīkam, ka es redzu, ka man šeit nebija tik labi, bet ko man skolēni vai skolotāji saka, lai es varētu kļūt labāks. Un, kad vērtējumu izmantošanai jāmainās, tas būtu man. Es varētu kaut ko piebilst? Vēl es varētu savukārt teikt, ka noklausīties iepriekšējo sarunu ar Klāvu Sedulnieku, mēs daudz runājām par nevardarbīgajām sabiedrībām
Un nevardarbīgajā sabiedrībā tā konkurence, sabiedrībā, kura nav vardarbīga, konkurences nozīme ir daudz mazāka nekā vardarbīgā sabiedrībā. Jo salīdzinājums un cīņa par labāku rezultātu vienmēr ir un paliek cīņa. Jā, man kā skolotāja radās tās aizdomas par to, jūs kā tētis, jums ir ļoti veselīgs uzskats par to, ka līdz 56. klasē to vērtēšanu nevajag izcelt, bet es kā skolotāja ļoti bieži jūtos, varbūt tā ir skolas vide vai kāpēc ļoti bieži jūtos bezspēcīgi, jo man skolēni, es nekad neuzsveru pasaku klases video atzīmi, katram ir savu atzīmi, un es viņiem pat neļauju īsi salīdzināt, cik kuram procentiem, kas tur tā tālāk, bet viņiem pat E-klase, tas portāls, ar ko mēs strādājam, ir skolēnu reitingi, tur pieejami bērni maksā ģimenes pakalpojumā, ko, ka viņi redz, es esmu 14. Ak, Dievs, un mamma teica, ka jābūt pirmajā pieciniekā, ja nē, tad būs Ziemassvētkos tas vai tas, un vēl visādas tās manipulācijas. Un es saprotu, ka tas nāk, lai arī kā es gribētu tādu veselību, tāpat kā jūs uzskatāt, to vidi radīt. Es jūtos ļoti bieži esmu bezspēcīgi, jo saprotu, ka ne jau skolā vai skolotājiem ir jāmāca tas galvā nesalīdzināt, bet tas ir sabiedrība vispirms, un tas ir tie vecāki, kuriem mēs pat audzinājumās klases vecākiem es to uzsveru, bet tas nav mainījies. Es vairākas reizes vecākus sapulcēs cenšos tā kā veselīgi to parādīt, bet tad viņi man oponē. Bet kāda ir mūsu sabiedrība patērētāji? Ja tu nebūsi labākais, tu vari palikt bez darba, tu vari palikt bez tā, un tas nav ko viņam atbildēt. Tajā brīdī tā, ka es domāju, tas ir par to sabiedrības. Jā, es domāju, ka es zinu arī savā ģimenē, ka mana mamma, ar kuru mums ir bijuši daudz sarunas par izglītību, viņa tāpat tās... Jo viņa zina labāk. Nē, viņa nezina, viņa ļoti forša. Bet viņa tāpat caur visu šo ik pa brīdim satiekot manu meitu, viņa prasa, kā vecmāmi, kāds tev atzīmes, un tu tā. Es teicu, tas nav svarīgi, jā, bet tas ir iekšā mums jau tā kā iesēs, ka mēs to pieprasām. Bet, protams, nemaz nevajag domāt par audzināšanu, padomāsim par sevi paši. Es taču arī jūtos ļoti bērna kaut kādā situācijā, ja es tieku paslavā. Ja kāds īpaši man konferencē pagriežās profesors de Pāpi no Lēvenes universitātes, un viņš tā ar lūpām saka, your paper was. Es uz laimēs, tā nezinu, ko iesākt, ja? Un es jūtos vairākas dienas un tīnu to. Jā, bet mūsu izglītības esošajā sistēmā šitos te saņem tie daži cilvēki klasē. Un tad pārējie, kuri rodas tas. Bet es piekrītu Sandai, ka no galvām to dabūt ārā ir daudz grūtāk. Grūti, jā. Jo mūsu sabiedrībā vispār ir tendence šobrīd visu polarizēt, visu sadalīt. Tie ir mūsējie, tie ir svešie, tie ir baltie, tie ir vācieši, tie ir, es nezinu, baltie sarkanie mūsējie vācieši. Es domāju, visiem tiem, kas ir izglītības sistēma, tieši to polarizāciju vajag mācīt. Tam tā nevajag būt, un arī klasē jābūt tā vidē, kur mēs mācāmies, nevis nosakām, kurš ir labākais, sliktākais. Tu jau bērni tāpat jūt, ka viņam sanāk vai nesanāk. Es varu. Man vēl otrs jautājums ir. Piespiešanās. Es tikai gribēju, Sandis vēl teikt un piebilst par to vardarbīgu un nevardarbīgo sabiedrību. Kā vardarbīgai sabiedrība tiešām salīdzinājums ir tas galvenais, bet nevardarbīgajā kooperēšanos un sadarbībā. Un tā ir prasme, ko tagad prasa? Tas ir jāiemācās, tieši tā. Tas īsais remarks. Vēl bija mūsu otrs jautājums, vai izglītība ir viegli atbalstoši, vai tomēr tā prasa kaut kādu piespiešanos, un citējot psihologu Ļevu Vigotski, ka jāaiziet 10% ārā no tās komforta zonas, lai tu attīstītos. Kā tas iet kopā ar? Es domāju, vairāk par tiem grūtajiem darbiem. Tam vajag piespiesties un iemācīties viņus aizvest līdz galam. Ja? Es domāju, ka tā noteikti ir prasme un spēja, kas mums ir jāattīsta, bet ir jāsaprot, jo laimīgāki mēs un priecīgāki esam, jo mums ir lielāks spēks
arī ilgāk darīt nepatīkamas lietas. Es kaut kur nesen skatījos to laimīgāko valstu indeksu, kaut kāds, kur bija Pasaules ekonomikas fórums, bija uzstādījums, un tad viņi tieši to skatījās, jo laimīgāka valsts, jo... Zemāk ienākumi? Nē, nevis zemāk ienākumi, bet viņi vairāk paši darīja tādus grūtos darbus. Jo galīgi, profesors Augusts Bilds savā laikā teica, ka laime ir optimālu grūtību pakāpes pārvarēšana. Ja tev viss ir ļoti viegli, tu nemaz laimīgs nekļūsti beigās, bet ja tu pārvari tās grūtības, kāpu kalnos, nezinu, saņemies angliski nolasīt lekciju, ko vēl? Uzrakst maģistrs, tu esi pārvarējis to, bet optimālo grūtību, nevis bezjēdzīgi, absurdi, neiespējams grūtības, bet tādas grūtības, kas ir tās 10% iziet ārā tās komforta zonas, tad tu attīsties un tu jūties laimīgs, tu saproti, I did it, un to jau laikam sauc par izglītību. Es nevaru nepiekrist pasniedzēju. Es domāju, ka skolā jārada ir tā vide, kur bērns saņem to enerģiju, un viņš arī darīs ilgāk tās lietas, kas prasa piepūli. Bet ja mēs ilgu laiku no viņa prasam piepūli, koncentrēšanos un darīt lietas, kas viņam nešķiet tik interesants, tad, protams, ka mums rodas tāda fragmentēta sabiedrība, un liekas, bērni vairs nevar koncentrēties. Es tagad teiktu tā, kā piepūle ir nepieciešama, bet jautājums, kā mēs viņus suģistējam piepūlēties. Jautājums ir, vai es visu laiku viņam stāstu, ka viņam nesanāk un saņemies un tev sanāks labāk, vai es viņu atbalstu. Jautājums ir par tām metodēm, ko mēs izvēlamies. Droši vien par tā. Noteikti. Paldies visiem par uzmanību. Paldies.